Sveiciens, dārgie draugi! Šeit Kris no A un arī man ir iedvesmojošs stāsts, kas saistās ar leģendāro grupu Prāta Vētra. Manā gadījumā tas noteikti nav tāds viens notikums, kas uzplaiksnīs kādā manā dzīves brīdī, bet drīzāk tā ir tāda ilgstoša iedvesma. Prāta Vētra manā galvā ir uzstādījusi ļoti augstu latiņu, gan saturiski, gan arī apjomā, ko šī grupa ir spējusi aptvert mūsu valstī. Un, protams, es teiktu, ka galvenais iedvesmas avots ir šī radošā darbība. Albums 4 krasti. Es teiktu, ka tas ir kā piemērs ikvienam mūziķim Latvijā, kā tāds paraugs albuma rakstīšanā, jo, kā angliski saka, šajā albumā nav neviena filera. Respektīvi dziesmas, kuras tiktu sarakstītas tikai tādēļ, ka albumā jābūt konkrētam skaitam dziesmu. Tāpat arī man šķiet, ka Prāta Vētras daļradē es kā autors saskatu jēgu vārdos un patiesi izdzīvotu stāstus vārdos. Un tas mani, kā mākslinieku un kā dziedātāju, ir ļoti ietekmējis. Un tas ir piemērs, kuru esmu ņēmis arī radot savu mūziku, rakstot tekstus un domājot par to, ko es vēlos pateikt savās dziesmās. Un, protams, mums kā māksliniekiem ir kaut kāds brīdis karjerā, kurā mēs viennozīmīgi tiecamies tikt arī ārpus Latvijas robežām. Un tad, protams, ka vispilgtākais piemērs mūsu valstī ir Prāta Vētra, un kas tiešām ir spējusi šo savu kvalitāti pārnest arī dziedot angliski. Gan ar ļoti pārdomātiem vārdiem, skanējumu, kas patiesībā nepieder nevienam laikmetam un kas nekad nenoveco. Tādā ziņā, ka arī klausoties šodien dziesmu Maybe vai Colder, tas joprojām ir ļoti aktuāls un interesants skanējums man. Tagad mazliet vairāk iepazīstot Prāta Vētra komandu kā cilvēks, tad arī visa pamatā ir tādas cilvēcīgas un skaistas attiecības un labi cilvēki, un tas ir arī ārkārtīgi svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, esot mūziķim, un tas patiesi iedvesmo arī būt labākam cilvēkam.